ilgadēja žurnāliste un Eiropas parlamenta biroja vadītāja Latvijā Marta Rībele ar aplausiem! Labdien visiem! Un vispirms liels paldies Tomam par drosmi būt pirmajam. Man šī uzstāšanās ir, es teiktu, otrā drosmīgākā lieta, ko es daru dzīvē. Nevar saprast, ir galīgi nelabi vai vidēji nelabi. Par pirmo drosmīgāko lietu es pastāstīšu pašās beigās. Daudz varbūt iesildoties un iepazīstinot ar sevi, kā jau Edgars minēja, es tagad 11 gadus vadu Eiropas parlamenta biroju Latvijā, bet iepriekš 17 gadus strādāju medijos. Un tas bija laiks, kad cilvēki vēl lasīja drukāto presi. Un mēs ar Tomu tieši jau pārspriedām, ka tas tajā laikā nevarēja vienkārši, tur kaut kāda kļūda, paņem vienkārši ieeja sistēmā, paņem izlabo vārdu un viss ir kārtībā. Tāpēc iesākumam viens piemērs no dienas biznesa laikiem. Sistēma bija tāda, es biju ziņu redaktori, un mēs bijām 3 ziņu redaktori. Viens gatavoja katras dienas avīzi, 2 pārējie to avīzi pieskatīja, palīdzēja un noteikti pārlasīja vāku. Mēs visi izlasījām šo vāku. Par to, mūsuprāt, uz vāka bija rakstīts, iegādājas Rīgas lielāko atkritumu apsaimniekotāju. Nākamajā dienā šie 2 smaidīgie kungi varbūt nebija tik priecīgi, jo tas viens vārds bija pazudis. Un mēs joprojām nezinām, kur viņš pazuda. Tā kā šodien stāsts par atkritumiem manā dzīvē. Kāpēc es šodien piekritu dalīties? Jo man ļoti patīk, kā Laura Vonda savulaik teikusi. Tādas lielas kļūdas ir tikai mediķiem un ugunsdzēsējiem. Taču viss tas pārējais ir diezgan lieli sīkumi. Taču droši vien lielāks iemesls ir tas, ka es esmu pat tādā ļoti nopietnu pārmaiņu priekšā, un tāpēc man šķiet svarīgi varbūt tās nedaudz kopsavilkt savus atkritumus un pavilkt varbūt tās to svītru. Un es to savā ziņā salīdzinu ar savu mācīšanos baidīties no tumsas. Man ir šausmīgi bail no tumsas. Un tāpēc es savā dzimšanas dienā vienkārši konsekventi sevi moku. Es paņemu telti, atrodu vietu, kas ir tāda mazāk apdzīvota, vēlams, kur ir vilki un kaut kas tam līdzīgs, dodos uz šo telti. Tur es legāli iebraucu, tā kā neuztraucieties, tur viss bija atļauts. Un es ceļu to telti un es nakšņoju attiecīgi un tad baidos. Un tad nākamo rītu es sagaidu daudz, kā lai saka, drosmīgāka. Savu profesionālo portretu es nedaudz ieskicēju, tagad nedaudz par to manu psiholoģisko portretu. Un tā kā mana mamma bija brīvības cīnītāja, tad man ir tāda viena diezgan spēcīga iezīme, tāda tā kā bezbailība. Un šis ir kaut kur 80. gadu beigās, tā tur pirmajā rindā, labajā pusē, tā esmu es. Man bija kaut kā tiešām 13 gadi. Un mēs toreiz piketējām par brīvu Latviju Eiropas Savienībā. Savu pirmo darbu es dabūju 16 gadu vecumā. Bija tādi apstākļi, es domāju, daudziem no mums. Es aizbraucu uz Stradiņas slimnīcu ar 5. trolejbusu, gāju pa nodaļām un prasīju, vai nevajag kaut kur sanitāri. Mani paņēma 23. nodaļa, joprojām atceros, kā šodien, jau 30 gadus atpakaļ. Beigās izrādījās, ka tā bija ķirurģijas nodaļa, kurā vienkārši neviens negribēja strādāt, bet beigās es tur nonācu. Arī savu pirmo darbu mēdījos es dabūju diezgan līdzīgā veidā. Es tajā laikā vispār nezināju, kā top ziņas. Man likās, ka ziņas taisa no TV kanāla MTV, taču es joprojām ieraudzīju sludinājumu tā laika kadru kalvē laikrakstā Vakara ziņas. Par to, ka meklēju žurnālistus un pieteicos un devos. Un es uzrakstīju eseju par to, ka jaunieši Eiropā sadarbojas 1996. gadā. Es tiku uz šo interviju tikai tāpēc, ka redaktors gribēja redzēt šo dīvaino jaunieti, kurai ir šī tik murgainas idejas. Rezultātā tomēr no tiem 60 cilvēkiem tajā laikā uz žurnālistiku bija tik liels konkurss, ka mēs sēdējām pilns koridors, mums paņēma tikai 6, un tā mēs arī dabūjām darbu Vakara ziņās. Tā kā es teicu, es īsti nezināju, kā top ziņas, tad arī tas mans žurnālistikas sākums bija tās diezgan atkritumiem pilns. Vakara ziņu tā īpašā odziņa bez rubrikas Vakara meitene, ko daži atcerās, bija arī vienreiz Vakara vīrietis, bija stāsts par noziegumiem. Es faktiski turpinu Toma stāstu. Es vienreiz pievienojos reidā Centrāla tirgu, kur mērķis bija izķert tos, kuri krāpjās ar svariem. Atceraties, bija tāda epizode. Un tā arī bija šī skaistā smaidīgā kundze, kura arī krāpās ar svariem un apsvēra, pērkot cīsiņus, apstvēra
šos te kontrolētājus. Nu, lai arī kādas bija vakara ziņas, es teiktu, tajā laikā mēs tiešām darbojamies pēc žurnālistikas principiem un prasījām arī pretējās puses viedokli. Un es tad šai smaidīgai kundzei prasu, nu tad kā viņas firmu sauc Olvats. Viņa krieviete, bet runā ar maniem latviski. Nu, Olvats. Es arī to tā ierakstu iekšā. Mēs vēl diezgan tā sulīgi aprakstījām, tur viss mans foto, mans raksts. Nu, nācās gan nākamajā dienā likt kļūdas labojumu, jo firma bija Olvats. Nu, bet Olvats, jā, kopš tā laika ir palicis diezgan, jā, kā lai saka, manā atmiņā. Pēc tam es nonācu tādā jau nedaudz nopietnākā mēdījā, laikrakstā Dienas biznesa, taču nu, joprojām es biju 98. gadā visai nepieredzējusi, un tie atkritumi gadījās arī tur. Pirms 1998. gada Saeimas vēlēšanām redakcijā ieskrēja redaktors Juris Paiders, vicinādams laikrakstu Diena, tad Dienas biznesā viņš vicināja laikrakstu Diena, kur bija liela reklāma, vienkārši viens vārds – nodevība. Vairāk lasiet pēc attiecīgi 2 dienām, tas bija tieši pirms Saeimas vēlēšanām, tad 3. oktobrī. Es jau uzreiz varbūt iedošu tādu nelielu tīzeri par to, ka tie bija partizānu reklāmas pirmsākumi. Bet mēs, kā lai sakam, žurnālisti, profesionāļi ķērāmies vērsim pie ragiem un aptaujājam dažādus politiķus, ekspertus un uzradījām rakstu, ka vēlēšanu dienas rītā plānots kompromatu karš. Mēs prasījām politiķiem, mēs prasījām mēdījiem, kas to varētu publicēt, un radījām visai sensacionālu stāstu. Un 3. oktobra rītā laikraksts Diena iznāca ar reklāmu, kur teksts bija tāds: nodevība. Iesaucāts televizors, uzzinot, ka televīziju var skatīties arī internetā. Tā kā faktiski mēs bijām uzķērušies uz šo te partizānu reklāmu. Nu, mēs gājām, vērot, kā jau žurnāls Saeimas vēlēšanas tajā dienā, nu jāatzīst, mēs visas 3 žurnālistas diezgan iereibām, lai būtu drosmi doties uz Saimu. Pēc tam jau, es teiktu, ka šie atkritumi manā dzīvē tiešām radīja tādus labus pamatus, kad pēc tam jau Dienas un Letas laikā es varbūt tik daudz kļūdas nepieļāvu. Šur es nonācu pilnīgi jaunā jomā, kas ir Eiropas parlaments, kuru biroju Latvijā es joprojām vadu. Un 14. gadā bija manas pirmās vēlēšanas, un tad arī, protams, man bija viss kaut kas pilnīgi jauns. Un Edgars jau minēja par to, ka 8. jūnijā mums ir jādodās uz vēlēšanām, un kas ir svarīgi, Eiropas parlaments viena no retajām institūcijām, kas savas vēlēšanas komunicē, tāpēc mēs diezgan daudz ar to strādājam, ne tikai Centrālā vēlēšana komisija. Šajā laikā mēs esam jau, šo 10 gadu laikā mēs esam ar komandu izdarījuši ļoti daudz, lai tiešām Latvijas cilvēki domātu, ka viņiem eiro pieder tikpat daudz, cik citiem eiropiešiem, taču pirms tiem 10 gadiem joprojām bija diezgan daudz mītu. Un 2 no populārākajiem mītiem bija, ka Eiropa mums aizliegs ēst kūpinājumus un ka Eiropa mums diktē seksuālo izglītošanu skolās. Un tāpēc mēs pasūtījām mums piedāvāja, un mēs arī akceptējām 2 video rullīšus. Pirmais video rullīts bija par kūpinājumu policiju. Tā ideja bija tāda, ka šis kungs, viņš aizvelk aizkarus, viņš paskatās kāpņu telpā, vai nav neviens cilvēks, tad viņš, kā lai saka, paņem šķīvi, uzliek to savu cauraudzīti un sāk viņu ēst, un, protams, tajā mirklī iebrāžās šī policija Omega, un viņam to visu attiecīgi atņem. Otrais video, diemžēl, ir izņemts no visiem kanāliem. Un es viņu arī dīvainā kārtā neesmu saglabājusi, taču tā ideja bija tāda, es mēģināšu viņu aprakstīt, ir vecāku sapulce, ienāk direktori, iedomājieties direktori ar brillēm, un viņas stāsta, ka tagad mums ir pieņemta jauna Eiropas Savienības regula, ka ikvienā izglītības iestādē tiks izveidota seksuālo minoritāšu klase, kas tiks formēta no esošajiem skolēniem. Un šo klasi vadīs ļoti jauns, profesionāls, vienlaikus progresīvs pedagogs, un klasē ienāk androgīnais modelis Jaroslavs Barišņikovs. Pēc epizodes seko paskaidrojums netic muļķībām, ko un kā mācām skolās, lemjam Rīgā, bet uz Eiropas parlamentu sūtam cilvēkus, kuriem uzticies. Nu, šis video izsauca aprindas gan LGBT aprindās, gan arī komunikācijas speciālistu vidū, un rezultātā man nācās taisnoties pat laikrakstā Diena. Es vienmēr uz sevi pozicionējos kā cilvēks, kas diezgan labi saprot auditoriju, taču šajā reizē es laikam biju tāds kurpnieks bez kurpēm. Taču tas, ko es mācījos no šīs situācijas, ka pirmām kārtām
nevajag tik nopietnus produktus, kāds tomēr bija šis video apstiprināt faktiski 20 minūšu laikā. Tam vajadzīgi daudz nopietnāks laiks. Otrs ir, faktiski, kopš tā laika es nekad necenšos atspēkot mītus. Es vairāk stāstu par to, kā ir, kad Eiropas Savienība neietekmē mūsu izglītības sistēmu, nevis mēģinu šādas te atrakcijas darīt. Taču es joprojām priecājos, ka no tā situācijas mēs toreiz izgājām gan ar cieņu. Mēs izņēmām šo te video, mēs atvainojamies, mēs sapratām. Un es arī tagad satiku pirms nedēļas Kasparu Zālīti no Mozaīkas, un es viņam stāstīju, ka es tad runāšu par šo te situāciju, un viņš teica, pa kādu video, kas bija pa video, tā kā patiesībā es teiktu, ka mēs diezgan veiksmīgi tikām ar to galā. Man ir tā viena puse, kas ir šis bezbailīgums, ko es savā profesionālajā dzīvē esmu visai pierādījusi, taču man ir tāda nedaudz šizofrēniski, tā pareizi saka, otra puse, tas ir tās diezgan liels bailīgums. Esmu šausmīgi bailīga, un man kā vadītājai tas diezgan traucē attiecībās ar cilvēkiem. Es esmu ar to ļoti daudz ar to strādājusi psihoterapijā. Un mēs esam sapratuši, ka tās saknes slēpjas manā 3. klases epizodē, kad mēs bijām pagarinātās dienas grupā, un es iesitu ar grāmatu pa galvu savam klases biedram Jurim Andersonam, kas spēlē grupā Aparāts, un viņam izrādījās bija bijis meningīts. Nu, tad izrādās, ka pa galvu īsti ar grāmatu īsti nevar, vispār nevajag īsta grāmata, tas ir, protams, uzsvars. Es to, protams, 3. klasē 9-gadīgs bērns īsti nezināju, un es arī īsti nezināju, ka Latvijā pasaulē ļoti daudz Andersonu. Bet es izdomāju, ja viņš ir Juris Andersons, tad viņa māma visticamāk ir TV diktora Arta Andersone, un tad es katru vakaru arī kādu laiku, līdzīgi kā Toms tos 5 gadus, gluži gaidīju, es skatījos TV panorāmu un domāju, vai Arta Andersone ir bēdīga, manuprāt. Jo man likās, ja viņa būs bēdīga, tad visticamāk Juris Andersons ir nomiris. Bet Jurim viss ir kārtībā. Jā, viņš šo stāstu zina, un viņam šis stāsts ļoti patīk. Tā kā sveicienu Jurim, es gribēju likt viņa bildi, bet es tā nedaudz pēc tam sakaunējos. Taču arī profesionālā karjerā es esmu, kā lai saka, atkal izdarījis kaut kādas tādas lietas, par kurām es esmu pēc tam ļoti pārdzīvojis. Un tajā pašā dienas biznesa laikā mēs pasniedzām balvas uzņēmējiem un dažādiem citiem cilvēkiem, kas saistīti ar biznesu. Un man bija uzticēts pasniegt balvu valsts ieņēmuma dienas ģenerāldirektoram Andriem Sončikam tajā laikā. Un, es nezinu, es biju tā satraukusies, kad es vienkārši sāku šo uzrunu. Es teicu, jūs jau uzņēmēji ļoti nemīl, bet es jums šeit pasniegšu šo balvu. Tad Andrejs kāpa uz skatuves nedaudz sakautrējies un saņēma to balvu, bet es pēc tam ļoti ilgi par to cepos un pārdzīvoju. Jā, kā jau sākumā minēju, es esmu tādā pagrieziena punktā pašreizējā mirklī. Es no 1. augusta pametīšu savu labi apmaksāto Eiropas darbu. Es esmu sakrājis pensijā, aleluja, tā arī labā lieta, jo strādājot mēdījos, tā kā to padomā, varbūt tu vari nākt manā vietā. Es gribu izdomāt, ko es dzīvē patiesībā gribu darīt, un man vienmēr ir paticis darbs ar bērniem un jauniešiem. Vienlaicīgi man ir ļoti bail, tāpēc arī šī bilde, tā es arī pašreiz aptuveni jūtos, kā tāds zaķītis, bet varbūt ar tādu nedaudz humoru izjūtu. Tāpēc citu, uz tā vāka arī ir viens fakaps, jo atkal mēs pārskatījām 3 redaktori, bet mēs nedaudz devalvējām latu, jo uzlikām, ka viens lats ir 0,7 eiro, nevis otrādi, bet tas jau tāds salīdzinošs strunts. Tā kā es novēlu šajā laikā sev ļoti lielu drosmi, un es novēlu arī jums lielu drosmi, jo, kā mēs redzam, no šīm kļūdām patiesībā tas nav pasaules gals, un nekas tāds pavisam traks nemaz nenotiek. Paldies! Laiks jūsu jautājumiem. Droši. Liels paldies par stāstījumu. Ļoti forši. Novēl drosmi. Vajadzēs. Man ir viens nērts jautājums. Kur ir tā smukā vieta pie jūras? Starp citu, man ir nedaudz zelta zīltiņas atmiņas šajā priekšvēlēšana laikā, jo tiešām ir dosmīgi daudz darba, tāpēc arī turos pie lapiņām. Bet tas ir Jūrkalnes pusē. Bet tur ir jābrauc, un tur vairumā vietu ir norāda iebraukt aizliegts, bet ne visās. Iebraukt aizliegts, bet var iebraukt, ja? Nē, tur nebija tādas norādes. Vismaz es viņu neredzēju, varbūt es neredzēju. Ja zīmi neredz, tad viņas nav. Pilnīgi piekrīt. Tieši tā. Labi, nākamais jautājums. Man tāds jautājums. Minējāt, kad ir daudz visādi fakapi bijuši karjeras sākumā. Varbūt pēdējo. Kāds tagad ir pēdējais bijis? Pēdējais, kas atmiņā palicis?
Jā. Nu jā, diemžēl mums ir priekšvēlēšana ierobežojumi, tāpēc es tos, diemžēl, laikam nevarēšu izstāstīt šos fakapus. Bet pēc 9. jūnijā, es domāju, mēs varam par to iedzert kafiju. 59. jā, paldies. Labvakar, Marta. Paldies par brīnišķīgo ziņojumu. Man drīzāk tāds uzaicinājums, teiksim tā. Ja pēc ilgstoša pārdomu perioda neko nevar izdomāt, tad man ir piedāvājums karjeras izaugsmei. Nāc strādāt uz 24. nodaļu. Paldies, Mārci. Jā, starp citu, tajā laikā es tiešām esmu ieguvusi absolūti unikālu spēju špricēt dibenā. Dibens jāsadala 4 kvadrantos un jāmat šprice augšējā labējā. Es domāju, ka es kvalificējos. Super, man prieks. Prieks, ka LMTV televīzija šo ierakstījuši. Informācija noderēs daudziem skatītājiem visā Latvijā. Paldies. Tā bija Marta Rībele. Aplausi viņai.